Jēkabpils cietumā, realizējot projektu Zemgales cietumos ieslodzīto resocializācija, veikti vērienīgi mācību telpu renovācijas darbi. Telpu svinīgajā atklāšanā piedalījās ne tikai Jēkabpils cietuma vadība, bet arī ieslodzījuma vietu pārvaldes priekšnieka vietnieks Leonīds Jefremovs un pārvaldes resocializācijas dienesta priekšniece Ilona Spure. No šī gada septembrī ieslodzījuma vietā sadarbībā ar Viesītes arodvidusskolu vairāk nekā 170 notiesātās personas apgūst zināšanas vairākās mācību programmās. Tātad mums ir elektromontieri, rūpnīcas katlu kurinātāji, virpotāji, apdares darbu strādnieki, galdnieki un pavāri. Tātad šīs programmas ir pieejamas. Projekta ietvaros tātad tika orientēts uz divām mācību programmām, uz metāla apstrādi un uz koku apstrādi. Nu pat noslēgušies remontdarbi, kuru laikā atjaunota lielākā daļa mācību telpu, ierīkota datorklase ar 10 darba vietām un uzstādīta jaunākā un jaudīgākā datortehnika. Tāpat ierīkotas teorētiskās apmācības klases, kur topošie galvenieki varēs strādāt arī ar rokas instrumentiem. Izmaksu ziņā dārgākā klase ir paredzēta topošajiem virpotājiem. Tajā ir uzstādītas 4 šogad ražotas profesionālās virpas, frēzēšanas darba galds, kā arī iegādāti jauni instrumenti. Vienu no virpām ir iespējams vadīt ar datoru, un pēc pasniedzēja Edgara Dābola vārdiem tā esot pirmā šāda veida virpa Latvijā. Renovējot kādu citu bijušo klases telpu, izveidotas 2 klases. Viena teorijas apgūšanai, bet otra praktiskajām nodarbībām. Prieku par renovētajām mācību telpām pauda arī Jēkabpils cietuma priekšnieks Sergejs Logutovs. Runājot ar notiesātiem, es redzu, ka vismaz 90% nav nekādas specialitātes notiesātiem. Ja? Un jautāju, ar ko nodarbojas brīvībā? Strādāju celtniecībā, neoficiāli. Tā cilvēks nestrādāja, tāpēc, ka viņam nav nekādas specialitātes. Ieslodzīto resocializācija nozīmē viņu sagatavošanu dzīvē pēc ieslodzījuma vietas atstāšanas. Ja cietumā būs apgūta kāda profesija, tas palīdzēs ātrāk atrast arī darbu, nodrošināt sevi finansiāli un mazinās risku notiesātajiem atgriezties cietumā. Tāpat ar ieslodzītajiem strādājot arī viens sociālais darbinieks, bet cittautiešiem tiek rīkotas valsts valodas apmācības, pastāstīja ieslodzījuma vietu pārvaldes resocializācijas dienesta priekšniece Ilona Spure. Mācību telpu renovācija Jēkabpils cietumā veikta par teju 85 000 latu, bet aparatūra iegādāta par aptuveni 64 000 latu. Izmaksas sektas no Norvēģijas valdības projekta līdzekļiem. Paralēli līdzīgi darbi notika arī Jelgavas cietumā.